Kaut jau spētu izbrist līdz tai vietai, kur debesis vēlme nolaižas līdz ūdens līmenim, tad redzētu, kas tur īsti ir aiz tiem viļņiem. Šī ir Dulā Daukas vēlme, kuru radījis tepat netālu Meņģeles pagasta Siliņos 1860. gada 11. septembrī dzimušais Sudra Beģus. Nav šaubu, ka Dulajam Daukam patikt uzkāpt šajā tornī. Un, kas zina, varbūt stāstam tad būtu pavisam citas beigas. Mēs Meņģelē esam Dulie Daukas. Mēs paši esam Dulie Daukas. Mums ir aktīvi cilvēki, kas stāv un krīt par savu Meņģeli. Mēs lepojamies ar saviem maziem darbiņiem, ar savu pagastu kā tādu. Daudz leģendāru personību šo vietu reiz cienījuši un neba tāpat vien. Dabas skaistums šeit aizrauj un Ogres upes krasti, kas 36 km garumā vies cauri pagastam, neatstāja vienaldzīgu nevienu. Sudra Beģus ir rakstnieks, kas mums tā kā soļo līdzās visu laiku, lai gan būtībā viņš Meņģelē dzīvojas ļoti maz. Faktiski viņš te ir dzimis, tādā mājā Siliņa, kas atrodas Meņģelē, un mēs skaitam, ka tas ir, ka viņš savus pēdus ir atstājis te. Dulo Dauku jau daudzi piemēro saviem pagastiem, jo tie Dulā Daukas centieni jau visur ir sastopami. Kā jūs domājat? Dulais Dauka nāk no Meņģeles? Dulais Dauka? Man liekas, ka viņš ar vien te vēl ir. Viena no leģendām ir, ka ezerā ir noslīcis zvans, kurš kādreiz ir karājies. Tur bija tāds liels vītols, sudrabvītols, un tas zvans esot karājies tajā sudrabvītolā. To vītols atceros, zvanu nē. Zvans, acīm redzot, iekrita pirms manas dzimšanas tajā ezerā. Un tad, kopš tā laika to ezeru saucot par Zvanu ezeru. Vai saulainā vai tumšā vasaras naktī var dzirdēt arī, ka zvans zvana? Jā. Zvana. Atsevišķos brīžos zvana. Sumuldas upi vietējie sauc mīļavārdiņā par Sumuldiņu. Un kā gan citādāk, ja upe ir tik maiga, tīra, daudzveidīga un arī skaista. Tās krastos atrodas daudzi lieli akmeņi, runā pat, ka tie esot apveltīti ar īpaši labu enerģiju. Meņģeles pagastu vislabāk izbaudīt tā, lai līdz mielēm sajustu svaigumu un šīs vietas spēcinošo enerģiju.